Mēs šodien nedaudz palasīsim no svētiem rakstiem, un tāpēc es aicinu piecelsimies lasot Dievu vārdu. Tātad Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 19. līdz 25. pāns. Un te ir rakstīts tātad 6. nodaļa, 19. līdz 25. pāns. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, kur zagļi rok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, kur zagļi nerok un nezog, jo kur ir tava manta, tur būs tavs sirds. Miesas spīdeklis ir acis. Ja nu tava acis ir skaidra, tad viss tava miesa būs gaiša, bet ja tavs acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa? Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ko dzersiet, neresī miesas dēļ, ko ģērbsieties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Amen. Sēžties. Man liekas, ka mēs ar Marku esam sarunājuši nedaudz, vai ne? Tā tēma mums kaut kā ļoti līdzīga. Laikam mēs ar Marku esam vienā garā. Jā. Bet man īpaši raksturvietā uzrunāja tas vārds, kur rakstīts miesas spīdeklis ir acis. Redz, es domāju, te tā teikt, ja tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Un tas man tā uzrunā katru reizi, un tu tā teiksi, bet ja tava acis nevesela, tad visa tava miesa būs tumša, un es tā reizi domāju, bāc. Kā tas īsti ir? Kas tajā acī ir tā lieta, kur būtu, kāpēc te tā viņš runā par mantas krāšanu, par laicīgām lietām, un viņš pēkšņi pa vidu, Jēzus iestarpina šādu tekstu, viņš saka, palūkojieties, uz ko jūs skatāties. Palūkojieties, kur jūs savas acis vēršat. Kas jums ir svarīgi, ko jūs gribat redzēt? Redzat, uz to, ko mēs skatāmies, man liekas, ka mēs to arī krājam. Jo, ja mēs skatāmies kādas lietas, tad mēs droši vien aplūkojam, jūs taču uz veikalu neiet tā, kad aiziet ar aizsietām acīm, man vajag tā. Ja jūs kaut ko gribat iegādāties, jūs noteikti paskatīties derīguma termiņu, jūs paskatīties, kas ir ražojis un tā tālāk. Jūs, ja ko gribat iegādāties, jūs noteikti apskatīsiet to. Ko tad mēs krājam? Un šī gadījumā mūsu dzīvē visu kaut ko mēs krājam. Man liekas, ka citi krāj piedzīvojumus. Vai ne tā? Labas emocijas mēs taču krājam, vai ne? Es, kad braucu, šito pagājušo svētdienu bija, kad tas labkritis, man bija ļoti grūti aizbraukt uz baznīcu, jo tāpēc, ka izrādās mašīnas bija tik daudz līgatnē. Un man bija šaurs ceļš, pa kuru tā bija jāuzmanās, ka kādam neuzskrien virsū. Pilna līgatne ar cilvēkiem. Visi nāca skatīties brīnišķīgos dabu, ko Dievs ir radījis. Bet vai viņi bija dievnamos? Es saprotu, ka daba jau ir tā kā templis, bet viņi nāca baudīt un skatīt to skaistumu un faktiski krāja šīs labās emocijas cilvēki. Tas jau nav slikti, ir jau labi. Bet jautājums nav par šo krāšanu, ko mēs uzkrājam. Te tā teikts, kad redz virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, kur zagļi rok un zog. Es saprotu, ka tie vīri krāja tos dzelžus un tās sievas krāja tās drēbes, pilns skaps, ar nav ko vilkt mugurā. Tā mēdz būt, jā.
kaut ko jau mēs krājam. Bet redzat, te teikts, ka krājiet ne tās lietas, krājiet tās garīgās lietas. Nu, visādā ziņā, ja mēs lasām par Jēzu, viņš saka, nāciet pie manis un baudiet un redziet, es jums dodu barību, īsto barību, to garīgo barību. Ne, es saprotu, ka jūs arī mājās krājat kaut ko ēdienu, piemēram. Vai te jūs nekrājat mājā ēdienu? Tas burciņas ar kāpiem, gurķīšiem vai vēl kaut ko. Taču arī krājam, lai mums būtu ziemā kaut ko. Nu, mēs jau tā arī krājam. Bet es domāju, to krājumu, tas paliks te uz zemes, un tas, kas ieiet mūsu vēderā, tur viņš arī aiziet. Bet tās garīgās lietas, ka mēs tās krātu, kas tad ir manā dzīves centrā? Nu, es saprotu, jā, cita kaut kā krāja trofejas, un citi medaļas krāja, un citi krāja tos magnētiņus pie ledus skapja, kur brauc ceļojumos, un visāds vimpelīšus un markas krāja. Ko tik cilvēki nekrāja? Bet, ka mēs krātu Dieva svētības, man liekas, bija tā dziesma, krājiet Dieva svētības, un es domāju, ka šodien brīnišķīgi liecības bija, ka daudz liecība par to, ko Dievs dara. Par to, ko Dievs ir uzrunājis. Ko mēs krājam? Nu, es domāju, atkritumus jau neviens nekrāja. Nu, tukšās pudeles mēs laicīgi nododam, vai ne? Nu jā, kas priekš mums ir vērtība? Zināt, te jau tā varbūt jautājums ir par to vērtību. Es saprotu, ka tukšās pudeles nevienam nevajag, tā nav nekāda vērtība. Bet redzat, arī garīgā laukā ir tas pats, ka ja mēs skatāmies uz tām lietām, kad skaita svētības, kā tur bija. Jā. Tad mēs skaitām svētības, vai mēs tās krājam, un tas mūsu ticību vai nu paaugstina, vai pazemina. Jo saprotat, tad, kad mēs redzam tos notikumus, kas notiek ap mums, un mēs redzam Dieva darbību, tas mūs ierosina ticēt nākamreiz atkal kaut ko lūgt. Tas mūs ierosina to, kad mēs varētu Dievam uzticēties. Tad citu vispār, man liekas, tā ir viena liela problēma, ka bieži mēs kā cilvēki neuzticam. Zināt, kur neuzticība ir? Ģimenē. Vai visu mēs savai sievai vai savam vīram visu līdz pēdējiem izstāstam? Man kāds gadījums bija, kad šķiršanās gadījums, un kad es tai sievai prasīju, kas, viņš saka, es nezinu, kāpēc viņš aizgāja. Vai viņiem ir bijuši uzticamas sarunas? Vai mēs visas sīkumus Dievam izsakam? Jā, pat arī sīkumus. Savus sapņus, savus priekus, savus bēdas. Man gribētu spētāt, ko jūs pirmo ieraugat, ka jūs atverat no rīta acis? Nu, es savu sievu ieraugu, jā, man blakus guļ. Bet vai mēs ieraugam arī to, kad ir Dievs un kad mēs varam viņam kaut ko pateikties? Ko mēs no rīta redzam? Kas mums ir vai mēs tās garīgās acis vispār atveram? Jā, es varu tās miesīgās acis atveru, bet vai es tās garīgās acis atveru? Jā, nu kas mums ir vērtība? Nu, svētrum jums ir vērtība. Jā, jūs ierakstat pilnīgi. Nu labi, bet es domāju, parasti mēs pievēršam uzmanību, ja pievēršam savu skatu tam, kas mums ir svarīgi. Nu jā, pamatā uz ko es skatos, kas man interesē, kas man patīk, kas ir svarīgi. Nu, mēs uz to taču skatāmies, nu citi speciāli brauc uz hokeju skatīties, kā tur notiek tas gumijas pļempaka tur dzenāšana. Jā, nu šis jautājums vienalga paliek atklāts, un ko nu kurš mums interesē, nu
zināt, ja es gribu būvēt māju, droši vien mēs izskatām entos projektus. Un man liekas, ka mēs bibliotekā arī atjaunošana bija, tad mēs apbraukājām visu, kas tur bija bibliotekas, kur mēs varējām apskatīt, kā tad viņiem tas ir izdevies uztaisīt, kā viņiem ir sanācis, kas ir salikts, kā tas ir uzbūvēts. Un droši vien tad tikai tad mēs savu to tālāko gaitu mums tur notika tā pārbūve. Jā, mēs arī pastamies uz kļūdām, protams, kur varbūt kaut kas nav sanācis. Un ko mēs skatāmies? Mēs kādreiz skatāmies arī uz citu grēkiem. Jautājums, kā tur bija to skabārgu un baļķi, jūs droši vien atcerēsieties paši. Es nedomāju, ka man te kādam būtu īpaši jāatgādina, kad, padomā, ko tu skaties un uz ko tu redzi. Es saprotu, ka mums citu grēkus vienmēr ātrāk mēs pamanām nekā savējos. Un it sevišķi, lai viņš ātri nožēlo. Steidzīgi. Par pašu grēkiem kaut kā jau mēs redzat jautājums par mūsu acu gaišumu, kas tad īsti mūsu acīs tur notiek, uz ko mēs skatāmies. Es saprotu vienu lietu, kad ir miesīga acis, un es nedomāju, ka tā būtu tas, par ko viņš runā, bet es domāju par to garīgo aci, uz ko mēs skatāmies, kas man ir svarīgi. Vai es no rīta skatos Bībelē, vai neskatos Bībelē? Dievu vārdu es lasu vai nelasu? Bez skatīšanās nesanāks. Vai man ir pievērsts rīta lūkšanā acis uz debesīm? Es nezinu, var jau būt cits lūdz jau tā, bet ne jau par to, bet es domāju par tām garīgām acīm. Kas man no rīta ir svarīgi? Kur ir mana sirds? Tur būs arī mana manta. Mēs tā kā īstenībā lasām. Diviem kungiem nesanāks. Es saprotu, ka šī miesīgā būda tiks sagrauta, izmesta miskastē, tā varētu nosacīt teikt, bet tas garīgais cilvēks, tas tad dzīvos. Un ar ko jūs, kādā uzkrājumā jūs esat tad? Es saprotu, ka cilvēki krāja arī bankā. Man liekas, mūsu Pauliņam tur pusi naudas arī pazuda kaut kā. Un tas jau nav nekāds noslēpums. Redzat, jautājums, kam mēs uzticamies, kam mēs krājam, kur mēs savus garīgos spēkus liekam. Man patīk tas psalms, paceliet savus acis, no kurienes jums nāk palīdzība. Paceliet savas acis. Vai mēs tā paceļam acis? Mēs šādi kurnam gan, jā. Viena tāda interesanta lieta, zinat, man liekas, ka mūsu skatiens vienmēr ir piekalts pie tā, kas mums interesē. Tā gribat teikt, ka ne? Jo es vairāk skatos, jo man vairāk gribās. Un jo man vairāk gribās, jo es vairāk skatos. Vai tad nav tā? Ja man tas interesēs, to noteikti skatīšos. Braukšu, iešu, došos kaut kur, tur, kur kaut kas notiek, tas, kas man ļoti interesē. Bet redzat, kas paliet ar tām acīm, ir viena tāda prātīga, vajadzētu apieties ar to, kas mums ir pierē. Ja? Acis mums pierē tā, mēdz sakcīt. Kur mēs to savu skatienu pievēršam? Kā tur bija ar Dāvidu, kurš atcerās? Kur viņš paskatījās? Uz kurien viņam acis pievērsās? Redzat, tad var arī tās acis ne tur ievirzīt. Ne tajās sliedēs, ne tajā virzienā, kur būtu, jāsaka, veselīgi pat. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ko mēs skatām, kā mēs skatām, ar ko mēs piepildamies. Un tas ir tas, ko mēs krājam savā iekšienē. Labi, es jums palīdzēšu nedaudz vēl padalīt par šo, kas mums būtu svarīgi. Vēstulē, 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 8. pants, un te tā ir teikts. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 8. pants.
Tomēr jaunu bausli es jums rakstu, un tas ir patiess viņā un jūsos, jo tumsība zūd un īstā gaisma jau spīd, kas teicas esot gaismā, ienīst savu brāli un ir vēl aizvien tumsībā, kas mīl savu brāli paliek gaismā un piedaudzības nav viņā. Un kas savu brāli ienīst ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezin, kur tas iet, jo tumsa ir aptumšojuši viņa acis. Mīļie, redzat, cik dažkārt mūsu dīvaini izklausās, kad tumsa mūsu acīs ir, kad mēs neesam gaiši un mēs neskatāmies uz saviem brāļiem vai māsām ar mīlestības acīm. Kā tur ir, kā mēs lūkojamies un uz ko mēs lūkojamies. Es jums rakstu bērniņu, jo grēki jums ir viņa dēļ piedoti. Es rakstu jums tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums jaunekļi, jūs esat uzvarējuši ļauno. Redzat, 15. pants ir teikts, nemīliet pasauli, nec tos, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, ir miesas kārība, acu kārība. Man ar to vajag, vai ne? Tas, kas kaimiņam, man tieši tādu arī vajag. Tikpat garu un lielu, un drusciņ lielāku un platāku. Acu kārība, dzīves lepnība. Te teiks, tas nav no tēva, bet tas ir no pasaules. Un tālāk te teikt 17. pāns, pasaule iznīks un viņas kārība, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Tad jautājums, kur ir mūsu acis, kur ir mūsu domas, ar ko mēs esam aizņemti savā ikdienā. Es saprotu, mums ir laiks, kad mums jāstrādā, kaut kāds darbs ir jāveic, kaut kādas, jāsaka, maizīt, jāsaka, jāpelna. Bet vienalga pārējais laiks, kur ir manas domas, kur ir manas acis, kur ir manas sirds. Ja, tā rakstīts, ka daži varbūt ir labi uzsākuši, varbūt kādi ir labi darījuši. Un tā teiks, no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Ja tiem būtu mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav mūsējie. Un tad tas iedrošinājums, jums ir svaidījums no svētā, un jūs visu zinat. Kurš no mums nesaprot, kas ir labs un slikts? Man liekas, mēs visi izšķiram, kas ir labi un kas ir slikti. Mēs ļoti labi izšķiram, kad ir tumšs un kad ir gaišs. Mēs pa tumšu mēs taču ņemam lukturīti, ne? Man drošības tehnikas noteikumos, tā kā es strādāju telekomā, bija vienkārši neieiet tumšā telpā, ja jums nav lukturs un nav apgaismojuma. Neieiet tādā telpā. Jo tur var gadīties bedra, tur var gadīties kaut kāds priekšmets, pār kur tu klupsi, kritīs un būs tev trauma. Neiet tumšās telpās, kur nav apgaismojuma. Bet tas vārds ir mūsu gaisma. Ja mēs savā dzīvē lasam un domājam par to, kas ir rakstīts, protams, ka mēs caur savām acīm to esam ieņemam sevi. Neviens jau, es esmu dzirdējis, kad kāp skolā mācījās, ka paņēma savu mācību grāmatu, nolika zem spilvenu un tad gulēja. Tāda metode. Ja jūs gulēsiet uz Bībeles, es nezinu, vai jums tas ienāks. Droši vien šeit tad ir jālasa viņu. Tā kā es domāju, jautājums par to dzīves mērķi, ko tad Dievs īstenībā mums grib. Es nezinu, es jums stāstīju par to, par to pedagoģiju. Pedagogiem, tas tāds pastāstīts, kā tur mūsu dzīvē cilvēkiem ir.
Nu, zināt, kā bērndārzā ir 3-gadīgie, nu, pamēģiniet viņam ieskaidrot kaut ko. Viņš vienalga dara pa savu un kaut ko dara, nu, viņš vienkārši neklausās. Nu, tā skolotāja, es domāju, viņu vajadzētu kaut kā, nu, lai viņi tomēr saprot, ka nu, nevar taču kauties viens ar otru. Un tad viņi izdomāja tādu sauklu, tādu cilvēks cilvēkam nesit. Nu, tad, lai saprot, ka tas tā ir otrs tev cilvēks, kuram nedrīkst sist, un tad viņi saka, cilvēks cilvēkam nesit. Un viņi tur tie bērniņi atkārto, cilvēks cilvēkam nesit, korīts pilnīgi. Visi izrunājuši, sākās nodarbība, tikko sākās Pēterīts un Jānīts kaujās. Viņš ir paklausies, ko mēs tikko runājām? Bet es jau Pēterīts situ. Varētu domāt, ka Pēterīts nav cilvēks, vai ne? Bet viņš kaut kā to nesasien tajā brīdī. Bet, zināt, man tāds jautājums, vai mēs viens otram arī kādreiz nenodaram pāri? Ko tur tas vārds saka? Ko jūs esat manam mazākam darījuši, to esat nodarījuši? Un es domāju, ka tā līdzība par to cilvēkam mēs jau var kādreiz, ka mēs kādus apbēdinam un ka mēs skatāmies uz savām vajadzībām, nevis uz otra vajadzībām, uz ko mēs skatāmies. Uz savām vai uz otra vajadzībām? Es noteikti uz pirmām, kad es skatos uz savām vajadzībām. Katram viņa kreklis ir tuvākais, vai ne? Bet Dievs aicina, ka mēs redzētu otru vajadzības. Vai jūs redzat otra vajadzības? Jā, bija tā dziesma, atver man acis, lai redzētu Jēzu. Kaut mēs varētu saskatīt cits citā Jēzu. Vai mēs saskatām viens otrā Jēzu? Ko mēs redzam, kas mūsu priekšā stāv? Jānīts redzēja Pēterīti, kas viņam neapmierināja. Bet mums arī līdzīgi gadās, ka mēs arī ieraugam otru cilvēku, ka tas ir Minna vai Kārlis, bet mēs neieraugam, ka tas ir Jēzus tomēr. Un tad mēs kādreiz sāpinām. Ko mēs redzam? Viens otrā. Zināt, tas tāds, man liekas, ka līdzīgi, kad mēs tā kā velkam deķīšu, velkam uz savu pusi vienmēr, vai ne? Mums jau tāds niķis ir, ka mēs velkam deķīti, bet labi, kad būtu labi, ka Dievs nevelk to deķīti uz savu pusi, tad mēs pavisam švakri būtu. Labi, es jūs negribu pārāk ilgi aizņemt ar savām runām, bet es saprotu, ka Dievs dažkārt arī tā uzrunā mūs, kad ir svarīgi, kuru mēs savus acis liekam. Uz plauktiņu vai līdzi vispār paņemat savu brilles. Lai mēs redzētu, zināt, man patīkās tas tāds jēdziens, ka tās brilles, tās mīlestības brilles, es atceros kādreiz bija, kad divi jauni cilvēki, kad tiekās, tad viņiem ir tās mīlestības brilles, neredz otra trūkumus, neredz otra vājības, neredz otra tās sliktās īpašības varbūt pat. Vai mēs lietojam tās brilles, lai mums būtu labāka redze? Lai mēs labāk saskatītu viens otru. Sarkangalvīt ar prasīja vilkam, kāpēc tev tādas lielas acis? Lai labāk redzētu. Būtu labi, ka mēs viens otru labāk redzētu. Jā, ko tev tas dos, ja tu iegūsi visu pasauli, bet ja tev dvēsele aizies bojā? Šis jautājums vienalga uzdodās arī tad, kad mūs to redzi kaut būtu tā sakarīgi. Pirmā vēstule korintiešiem es gribētu noslēgumā vēl lasīt
2. nodaļa, 7. 10. pants būtu. Bet mēs sludinām Dievu gudrību noslēpumā apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks, jo ja tie būtu atzinuši, ka tie nebūtu krustā situši godības kungu, bet tā kā ir rakstīts, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis, un ka neviens cilvēks savā sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Mums to Dievs ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Redzat, mēs jau skatāmies un mēs lūkojamies un mēs apbrīnojam skaistas daba un citi brauc ceļojumos, lai varētu uzkrāt šo skaistumu sevī saglabāt, lai būtu iespaidi, mēs krājam ar iespaidus. Bet vēl vislielākā iespējas, es domāju, tas, ko acis nav redzējis un auss nav pat dzirdējis. Mēs nestādamies priekšā dažkārt šo Dievu mīlestību, ko Dievs īstenībā pret mums parāda. Pret katru. Priekš katra. Es saprotu, ka tad, kad jūs kādu mīlat, ko jūs darat? Acīs vien skatāties. Neesat tādu lietu redzējuši. Kā tur tiem jaunajiem iet, tad acīs viens skatās viens otru. Nolasīt viņa vēlēšanos, viņa domu, viņa gribēšanu. Kā es varu palīdzēt? Kā lai es tevi iepriecinu? Vai mēs skatāmies viens otru acīs? Un vai mēs skatāmies Dieva acīs? Ja mēs skatītos tā Dieva acīs, kā mēs dažkārt tie jaunie skatās viens otru acīs, tad mēs zinātu arī Dieva dziļumus. Tad mēs redzētu to mīlestību, tad mēs redzētu to žēlastību, ko Dievs grib mums katram vienam parādīt. Lai Dievs svētī un palīdz, ka mēs skatītos Dieva acīs. Lai nu būtu, ka mēs arī viens otru acīs paskatītos šad tad. Bet es domāju, kur tā mūsu manta, kur ir vērtība, kas ir vērtība. Jā, dažkārt mēs pārdodam par boršķu zupu savu pirmdzimtību. Mēs esam pirmdzimtie Dieva acīs. Dieva acīs. Bet kas priekš mums Dievs ir mūsu acīs? Labi. Lai Dievs palīdz, kad mēs varētu izšķirt, kur mēs skatāmies, kā mēs skatāmies, kas ir mūsu svarīgākās lietas, kur mēs gribam kaut ko redzēt un kur mēs pievēršamies, un lai tā Dieva žēlastība ir ar jums un paliek. Mums bija tagad jādzied 677. dziesma.